Andris tas vēl teica, ka viņš izdomāja raidījumu sākumu. Nu, dai! Šis bija raidījums Garāža reaģē. Paldies, ka skatījāties. Ja tikko pieslēdzāties, laikam nokavējāt. Tāpēc bija, ja? Tāpēc bija. Ņik pīpika! Šitas ir un būs raidījums Garāža reaģē. Vajadzēja izteikt Tāpat kā ir un būs festivāls Monkey Pride. Ir būs. Jā. Kurš, ja tu nezināji, norisinās no 23. līdz 26. jūlijam. Šogad. Jā, ja tu raidījumu skaties pēc 2 gadiem, Jā. pats vainīgs, ka nebija, vai arī malacis, ka bija. Un pie mums ir atnācis mūsu pieticīgajā raidījumā festivāla galvenais dejotājs Monkeys. Jej! Paldies! Čau, prieks tev vakar redzēt. Mēs tā secinājām tikko gadu vēlāk. Tieši gadu vēlāk. Jā, jo tu jau biji ciemos pie mums pagājušajā gadu. Un, principā, šodien parunāsim par to, kā iet Spānijā. Ko mēs par to festību? Izskatās, ka silti, jo šortos atbrauc. Jā. Es vienmēr šortos. Pagājušajā gadu jau visu Paskatās jaunas zīmes un tā. Jā. Jauns tetovējums. Monkeys pie mums ir atbraucis ciemos ar visādiem atribūtiem. Labumiem, atribūtiem. Jā. Katram uz acis pa vienam atribūtam. Un būs arī konkursiņš, kur būs šāds te atribūtiņš. Ar piedevām. Jā. Tāpēc nosties raidījumu līdz galam, lai uzzinātu, kā var tikt pie tāda atribūtiņa. Un šobrīd mēs samainīsim brīvsies vairāk nevar. Tas viss ir sarkans. Es domāju, ka es sajūkšu prātā līdz. Jēzi! Vai ne? Varte vai tonginabās? Pat nevajag lietot to ūdeni vairāk. Šodien mēs tādā brīvā gaisotnītē, padzerot garšīgu dzērienu, parunāsim par dzīvi un par lielisko festivālu Monkey Pride, kurš notiek jau kuru gadu kāds? Vai kādam tas interesē vairāk? Nu, daudz. Jau ir to gadu. Daudz. Man interesē. Nu, paskaidri. Paskaidri, jā. Varbūt dabūs aproci. Šis bija arī konkurss. Pagaidi. Es tikko skatījos uz Andra garāžas griestiem. Tur ir trīs Monkey Pride plakāti. Tie jau lielie publiskie, bet sākās jau viss ar mazumiņu. Ar mazumiņu. Ar 2, 3 grupām. Viss sākās ar draugiem. Ar draugi atbrauc uz dzimšanas dienu tevi apsveikt un spēlē kādu dziesmiņu. Tā ka, tur jau nevar pateikt, ka tur viss notiekās specifiski festivāli ietvaros. Tas jau sākās daudz ātrāk. Netīšām. Bet, ja tā, par tādu līknī, tad es teiktu, ka festivāls aug un aug, tā teikt, apjomā un savā pazīstamībā. Oi. Tā varētu būt. Es 100% piekritīšu tam, ka viņš aug apjomā un visu laiku iet pa līkni uz augšu tikai. Geogrāfiski arī. Un geogrāfiski visvairāk, tāpēc, ka mums piesakās tagad no Dienvidāfrikas un no Japānas un Kolumbija. Kolumbija jau brauc un Argentīna brauc, bet vēl piesakās uz vēl topošiem gadiem. Uz priekšu jau rindās. Jā, tam grūti jau to samizēt, bet labi, gan jau kāds notiksies. Kurš nezina, ja tu esi pirmo reizi izdzirdējis par tādu festivālu kā Monkey Pride un grib saprast, kas tur ir. Tur ir forši. Sāksim ar to. Tas ir Latvijā vienīgais, unikālais foršais trakmūzikas festivāls, kas notiek Vandānos, brīvā dabā lauku sētā, un kur spēlē, es teiktu, kā tu visu nosauc vienā vārdā, pasaki man lūdzu palīdzi. Trako mūziku, Dirsā, jā.
Sākot no trakajiem grindkoristiem, beidzot ar apēdāju. Jā. Un grupas no visas pasaules. Grupas no visas pasaules. Es tevi abrīnoju tādā ziņā, es nesaprotu, kā viņi spēja visus tā dabūt uz kaut kādu mazo vandā, viensēt, palādīt Latvijas laukus. Nē, tas pats, kas ar jums runāt šeit. Un kā jūs dabūjat Inokentiju parunāt ar jums un vēl neizskatāt? Nu viņš ar riti garāžā, jā. Mēs visi pārējie ar riteņiem arī atbrauc. Jā, taisnība tev ir. Starp citu, šitas jau nav pirmais raidījums, kad mēs stāstam par Monkey Pride šogad. Un vēl ir jaunumi, vēl jaunas grupas, kas uzstāsies. Tāda kā Beaver Fever, vai to var saukt par grupu, ja tur ir viena lēdija, kas... tā ir grupa. Viņu var saukt lēdiju? Dāmu, lēdija, sievieti. Dāma, lēdija, tā vienmēr vajag saukt. Jā. Paklausīsimies arī to, bet vispirms iziesim caur sarakstiņam. Extrementory Grindfuckers. Jā. Tur nekliņš ir. Jā. 10 gadi atpakaļ spēlēja pirmo reizi Melnajā piekdienā, un tad es pēc tam satiku viņus daudzās vietās, un tā sanāca, ka viņi man sazinās, un tā ir uztaisam. Labi, taisam. Pie tam, Andri, viņi mums fonās, nezinu. Man jau šo mūsu kautas ir galvas, ka mēs jau brīžiem brīdos. Tad ir mūsu pašu latviešu G minor shower plus G. Interesants nosaukums. Tāds kā tu šito noraksturota? Ja jums patīk industrija, tad industrija būs. Industriālais grinds vai? Industriālais metāls, industrija, vienkārši industrija. Industrija brauc uz laukiem. Bet es pieļauju, ka ar šo grupu mēs sagadīsim naktā. Jā, vienmēr. Teiksim tā, naksniņas. Jā, naksniņas. Pastīsimies, kas mums vēl ir no jauniem. Latviešu Sakta. Man liekas, neviens neatcerās vairs. Neviens neatcerās. Pēdējais gads bija, man liekas, 13. vai 15. Man liekas, 13. Es nemaldos. Tas bija Zvērā, ka viņi ierakstīja dzīvojā. Vai no tā, ka viņi ir atkal apvienojušies priekš pasākumu? Jā, gadās tā. Ja mēs atceramies Fake un Pornstone tādus, tad... Jā. Tad, mēs jau visi, man liekas, Werneru atceramies kaut kur tā vokālu un tā, un tad tos visus muzikants pārējos, tad mēs sapratīsim, kas notiks. Okay, tas ir no mūsu pašu latviešiem, un tā arī vēl latviešu, protams, apēdājas otro gadu pēc kārtas. Jā, es nevarēju. Ļoti ilgi vajadzēja pierunāt. Ļoti ilgi vajadzēja pierunāt. Vismaz 3 sekundes. Jā, tur pārlika vienkārši pats klauso labi. Liekas arī. Un šogad Monkey Pride'ā negribu kļūdīties, 3. reizi atgriežās, 2. reizi. Un šogad Monkey Pride'ā negribu kļūdīties, 2. reizi atgriežās grupa Sarabuļo. Ar to Monkey's sākās mans ceļš grindkorā. Man liekas, es gribu būt tev pateicīgs. Es gribu būt tev pateicīgs līdz sava mūža galam par to, kad atvēr man durvis uz brīnišķīgu mūziku. Sarabuļo, es būšu fans, uzvūkšu kaut ko, kas tur jāvāk šorti un zeķibikses. Šitas ir tas, ko es ļoti gaidīšu. Vai tu jau zini, kurā dienā viņi būs? Jā, viņi spēlēs sestdienā. Galvenais mākņiem prasa, vai tu zini? Tu zini? Nē, tā, kad atbrauks. Īsāk sakot, Sarabuļo. Es ļoti labi zinu, kurā katras dienās spēlēs. Jā, tad mums ir grupa. Lūdzu, palīdzi man ar šo nosaukumu, jo es netiku galā. Es turīju chlamidiju. Jo man sākumā likās, ka nosaukums ir Deceiver Special Warning, wash your hands after reading this. Es turīju chlamidiju. Bet īstenībā, pēc chlamidijas jāmazgā. Ko šie jaunie puiši spēlē? Viņi tā jauni stāstīs. Jā, viņi tur tie 18, 19, tā ka viss normāli. Ok, un tas no jaunumiem pagaidām arī viss. Vai mēs atklājam ultra jaunumu?
Ļoti samanīsies ar brillēm, viņiem ir tāda... pirāts aiziet kosmosā. Viņiem ir tāda jautrība. Tā brillē nevar ilgi nosēdēt. Starp citu, ja tu gribi zināt, kā tās brilles izskatās 1, 2, 3... Jā, tieši tik sarkani. Lūk, un lielie jaunumi, kurus Monkeys ekskluzīvi atļauj mums atklāt, ir... Sūtas Dampis! Jā, grupas Sūtas Dampis uzstāsies Monkey Pride'ā, un arī vēl tāda grupa kā Cyberpunk. Arī Cyberpunk. Jā. Tiem, kam patīk, ir nedaudz industriālais metāls, tiem patīk. Jā, un es domāju, ka šobrīd visi tie, kas izdzirdēja vārdu Sūtas Dampis, saprota, ka šis ir Monkey Pride festivāls, kur noteikti ir jābrauc. Vismaz uz ceturtdienu, jo viņi uzstāsies ceturtdienu kopā. Un viņi dziedās dziesmu ceturtdienas vakarā. Jā, ceturtdienas vakarā. Dzīvi sakarā. Un viņi uzstāsies ceturtdienu kopā ar tādām grupām kā Rītas Tienis, Experimentory Grindfuckers, jā, Sahta, Upper Decker un daudzas citas. Seko līdzi jaunumiem www.monkeypride.com. Daudzas citas. Mēs nezinām, kāda laika apstākļi būs. Kāda būs, tāda būs. Tu tagad varētu nosaukt visas grupas, kas uzstāsies. Jā, ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mēs jau pat ceturtdienu tikai runājam. Labi, mēs jau tad diezgan daudz mūdam. Uzliksim kaut ko no tā, kas mūs šogad sagaida. Piemēram, Experimentory Grindfuckers. Un šis ir kaut kas ļoti īpašs. Viņi jau parasti labi spēlē. Jā, šie tie ļoti populārie izskatīgie vīrieši no 80. Tu par mani runā? Arī par mani. Arī par Kristavu. Jā. Skaisti izskatīgie vīrieši no 80. Lieliski. Ārprāts, ko tu cita? Šeit jau skaistāk paliek. Ļoti labi. Viņi visi ir pabeiguši tos... Šeit izklausās skoliņas, iespēja kaut kur. Nē, viņi Filantropiskā, lēkme. Filantropija, kā muzikāli. Tas viņi ir izglītoti muzikanti. Ļoti. Viņi visi ir pabeiguši visas augstākās, ko vajag mūzikā. Un tad viņi vienkārši sāk domāt par stūdu mūziku. Jo, apnika klasiskā īstā. Jā, viņi ir ļoti piedorīga grupa. Te ir tāds vēl viens ļoti populārs pasaulē zināms grindcore gabals. Jau tajos gados bija grindcores. Nu jā. Nu nebija. Ar to viņi ir izsitās. Kur ģitāra? Prasās. Nu, vai viņus varētu saukt par cover grind grupu tādu? Nē, tāpēc, ka viņi jau sen pārstāja cover taisīt, jo pirmās relīzes, viņi pirmo reizi Latvijā bija Malnajā piekdienā, tas bija sen un tā vairs nav taisnība. Bet viņiem arī tad savu mūziku arī, protams, ir. Šis ir tāds... Viņam visu laiku ir sava mūzika, bet, Nu, sava ordinālā. Protams. Tad es domāju, kad... Nē, es saprotu, kad Final Countdown, Džeki paņēma no viņiem un uztaisīja... Protams. Tās vēl jāpastrīdās. Kuri no kuriem paņēma? Mēs jau vienmēr strīdamies par to. Kuri no kuriem paņēma? Kurš no kura paņēma? Kurš te kuru vairāk klausās? Jā, un vēl mums uzstāsies jau pieminētā dāma Beaver Fever. Begas uzgāja YouTube'ā. Jā, pagājuši gadu.
Tas bija pirmais video, ko es atradu, un, nu... Tādos lielos festivālos uzstājās un pēc tam brauc uz Vandānē. Jā. Tālūk, dāma, vienu pati močī. Viņa programmē bungus un programmē basu un tā. Kaut kas līdzīgs mūsu draugam Stasam. Jā, nu, tas tieši tāpat spēlē. Jā. Tikai tas nespēlē Stiliņš cits, bet... Nu jā. grindu. Nu jā. Nu, Es iespaidīgi. viņu iedomājuši uzreiz uz katru konci noteikti citā krāsā matiņiem. Jā. Nedēļ vienas, ja vienu to sievieti to dara, tas ir respekt. Bet tas forši, kā viņi vien pat spēja aizpildīt skatuvi. Jā. Zikā. Jā. Bet, Unikāli. bet zini kā, es tā pareiķināju, ka man nav tik daudz to meitiņu jau arī cenīs grupās. Un tad man tikai sanāk 2 vokāli šogad. Pagājušajā bija tās korejietes pankūrēs. Jā, un tad man jāieliek vairāk sieviešu vokāli. Jā, citos večus var klausīties. Nu, vokāls viņa ir tāds mežonīgs. Leķīgs. Un es pieļauju, ka tu iespējams esi ar viņu runājies. Kad esi sanācis. Uzstāsies! Nē, viņa ļoti jauka. Vai ne? Mums ar citu lielākai daļai visi, kas bļaujošie, ķertošie, viņiem ļoti jauka. Nē, ikdienā, jā, mēs zinām, ka visi ir kā agresīvi uz skatuves ikdienā ir tādi viņi. Jā, kā tev patika, man vēlnes, kas tā, ka viss baigi labi. Vai ir tā, ka šogad skatuve būs citā vietā? Iespējams, jā. Liela iespējami pastāv. Atbrauciet un tad redzēsiet. Tieši tā. Liela iespējami pastāv, ka Skatuve Līvānos biļetes Stelša pārbaudīs kaut kur arī citā vietā. Jā, ok. Nu, Pie pārceltuves. Tu, protams, te jau... Nē, pie pārceltuves mēs nevaram tā pārcelt. Skatuve Līvānos Stelša pilsētiņa Vandānās. Tev ir kāds pārceltums, kāpēc tev nav aprūs. Nu, tās puses. Nē, Laba tā doma. nedrīkst. Ar aprocī pārceltuve bez maksas varētu. Nu, bet taču, nē, Ja tu celsies tas tur nestrādā. 13 reizes. Kā tu savādāk Vandānus pacelsi? Nu, Ar taču- pārceltuvi? Tas ir 3 dienas uzreiz ir tāds, nu, gada budžets. Nu, man liekas, jau tur vairāk Vandānu Es nemelošu un tāpēc arī neko neteiktu. Uz veikalu vien, cik ir, nekas mēs tevi pafanizēsim, uz veikalu vien, cik ir cilvēki. 3 dienās 3 būs slavas siena, slavas tas tilts kaut kāds. Lai ne. Kristapa Anzāna Jā. films. Salis Grīva ar savu festivālu būs aizmirsti, jau Viņi jau sen ir aizmirsti. Nobala. Vandāniem tagad laiks. Pārceltuve būs Un pie tā- Ancāna pārceltuve. Ancāna Uz pārceltuve. Vandāniem ir aizbraukt ērtāk nekā tieši no šejienes. Easy. Pa vienu šosei tik taisni. Tieši tā. Jā, un ļoti Easy. skaistos Latvijas skatus vērojam. Easy. Un pat Ancāna. pārceltuvu neizmantot. Jā, nu, Un beigās Jaunjelgavā Ancāna vienīgi tur tā pārceltuve. bišķis piesa, nu tā nepārāk. Bet Kā tam jau bet, moči. Bet beigās Jā. Ancāna pārceltuve. Make Vandānu. Nē. Grind again. Make Vandāni grind again. Grind. Jā, bet Latvijas, kad mēs, nu, tomēr, nē, nu, divās valodās. Grindot, Arī latviešu. dzirnavot. Dzirdamot, vēlreiz. Vilcīgas dzirdams tāds. Labi, mēs jau te fantazējam. Bet, protams, kā jau... Meņķa dzirnos. Kā jau jebkurā festivālā, kurš jau notiek jau kuru gadu, protams, nu, vienmēr ir pastāv iespējas pārmaiņām, tur skatuvī citā vietā, tu jau arī redzi, kas tur strādāja pagājušajā gadā, kas šogad varbūt Jā, nu, mēs jau gribam, lai cilvēki vairāk iet pie skatuves, nevis sēž pie teltīm. Nu jā, jā. Tā tad ar teltīm jāizliek. Pirmais festivāls, kur jāguļ zālē. Nē, nav jāguļ vispār. Jā, tikai zālē. Tikai zālē. Vai no guli vai pīpē. Nu nē, tev šveic tur. Ko tu pīpēsi tur? Saunas? Mēs nepīpējam tur neko. Labi, pieņemsim, ka mūs vēl, protams, skatās tie, kas jau točs brauks, nu, teiksim, kā mēs un kas no mūsu skatītājiem. Īstumā viss būs
Praktiski tāpat kā vienmēr teltis, ir kur nopeldēties, ir kur paēst, ir kur padzert. Par peldēšanos mēs neko neatbildam, bet par to, kur palikt un paēst, par to mēs atbildam. Kā nopeldēties dubļu lēcienā? Mēs nedrīkstam atbildēt Par laikiem Mēs nevaram atbildēt par dubļiem. Ja nebūs lietus, tad nebūs dubļu atvainojos. Bet Daugava ir turpat netālu. Jā, dubļi nav solīti. Bet mēs nevaram atbildēt par dubļu. Jā. Bet šogad solās 4 dienas būtu. Sāc ceturtdienā un tad beidz svētdienā. Un tad sanāk 4 dienas, jā? Jā, mēs varam jau... Pagaidi, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, 4, jā. Gana muldēts, paklausīsimies jau iepriekš pieminēto saktu. Mēs viņu pieminējām? Jā. Sakta latviešu, tikai rakstīts. Bišķi savādāk, jā. Graņkoriski. Kā, nav. Graņkoriski viņi nav tādi. Taču paklausies. Nē, labāk citu. Šitas ir tāds... Nakts vidiņā var palaist kā reiz perfekti. Tad pierādziņu izmet un... Starp citu slētā, ja jūs gribat savus pierādziņus reklamēt, vai mankīs sēt, piegādājot bez maksas, tad mēs pateiksim, tie pierādziņi no Āgenskalna, tādas ceptojas. Patreiz vienkārši. Pagie pierādziņi, bet šitas ir tā kā metāls, ņūmetāls, pat varētu teikt. Ir ņūmetāla tādas iezīmītas, ir Instrumentāli viņš ir ņūmetāls. Klasiskais metāls tas nav. Klasiskais. Tas ir tāds vairāk ņūmetāls. Labi ņūmetāls, labi. Pagaid, es gribu bišķi saklausīt vokalu. Latviski. Labs vokāls tāds. Īpatnējs. Latviešu Spēcīgs. un Pornstall. Jā. Viņi ir abi apkopojušies, lai izveidotu šito. Apkopojušies. Labs. Šitā būs kārtē grupa no visām 4 grupām, kuras būtu noteikti jāiečeko pie visām pārējām noteiktajām grupām. Viennozīmīgi. Sakta uzstāsies ceturtdien mums. Labs. Tu ļoti skaisti dzed no kvasu, no tī skaistas glāzītes. Jā, mums ir pagājušā gada glāzīte un aizpagājušā glāzīte. Šogad būs kaut kas jauns? Katru gadu jau ir kaut kas jauns. Paņems vēl tās, kas ir palikuši pār no pagājušā gada. Tieši tā, no. Tieši tā. Kāpēc lejiet uzudumā? Krēpiem arī drīz būs tur 5 veidi, zin kā. Jā, jums būs glāzes, Neiet ar tām pašām glāzēm un pērka to pašu alu. Viss. Jā. Iedomājies, kad visu dienu tu esi močījis, tu kritis dubļos un, ja būs dubļi, vai putekļos, tu krātīs galvu, pie tu grāņkoru pie smagā metāla un pienāk jau nakstiņa un tad aiziet šāds. Miega mūziķi. Nezinu, vai to varētu paviega. Pilnīgi piekrītu Kristapam, tā ir miega mūziķiņa. Tas tikai teksts jau. Cold shower. Šitie mūsu pašu latviešu industriāli G minus shower plus G. Jā, uzņem jāpaprasa, kā viņi to iztulko. Ko viņi ar to domā? Kaut kas naktī pirms gulētiešanas, no rīta pirms gulētiešanas aizies šover, nomazgājies, šover nav duša. Es domāju, ka tas ir kaut kāds G-punkts, tad ir šovers un tad ir G. Jā. Tu vari iet divatā uz... Tur vajag parasti G minus shower plus D. Jā, Daugava. Plus D. Grupa, kurā spēlē 2 cilvēki, dāma un vīrietis, un tādu mūziku lūk viņi.
Laba noskaņa mūzika. Nē, es pieļauju, ka tas tādā reāli festivālā. Un pilnā skaļotne. Ir tā gaisotne, jā. Ir tāds. Basists ir no Pretenatural. Tā kā Zilietu. un vokāliste ir tetovētāja. Mīla saucās. Un arī uzstāsies jau pirms tam pieminētā Sera Buļo no Portugāles. Portugāls, jā. Šī grupa Polho? Pareizi. Sera Buļo. šitā ir dziesma no Latvieši saka, Sera Buļo. viņa albuma Peace and Love. Peace and Love. Ļoti melanholisks sākumiņš. Nu, es domāju, ka viss dziesma būs tāda, ne? Nē. Un es ceru, ka arī šogad šie puiši izdarīs domāju, ka sestdienā. savu tradicionālo Gājienu pa Toko telpīm. Noko Dimoā gājienu pa Taušu pa visu. pilsētiņu. Jā. Es tev pačukstēšu. Un klausītājiem. Ka būs putu balīte. Putu balīte. Tieši šīs grupas laikā? Tad vajag pakustīt. Nē, principā var drēbis, kurš tu, teiksim, Gribi izmazgāt? Nē, vari paņemt un paņikā pa divi, tu vari viņas nakēt, kur pat tās neatstāt. Vai arī savas netīrās. Tu vari savas netīrās. Putu balīdē. Bezmaksas dievs. Putu balīte, šitas ir labs. Daugavu nedrīkst piesārņot. Jā, tas Daugavu nedrīkst. kontrolēta putu balīte. Bez piesārņojumiem. Nedaudz ar dublīti. Nu, lūk, grupa Sera Buļo arī šogad atgriežas otro reizi Monkey Pride'ā. Tas tā īsumā par festivālu īsumā, jo piktos to runājam. Es jau Monkey brīdināju, kad būs arī kāds tāds privātāks jautājums iespējams un piemēram, Cik garš tev penis? cik ar līdz jau- celim. to jau mēs zinām, To jau mēs noskaidrojām. Parādi savu peni. Vai nu parādi, nesamēc, parādi. Nu, paskaties, redzi? Sēņu zīmēsim. Iedofomīt zīmēm sēņu. Es viņus nepazīstu viņu. Es nezinu, kas ar manā garā ir sanākuši. Mani saņēma gluži. Zvaniet viņus. Ar to mēs arī pabeidzam privāto jautājumu interviju ar banki. Bet tagad ir pienācis brīdis, kad mēs izspēlēsim vienu aprocīti No, atmodas. Monkey Pride. Jā. Sadarbībā ar Kultūras Atmodu. namu. Un nebūs tikai aprocīti, bet būs arī grindcore izlase, Extremo Norte, disks Jā, ar 4 grupām. jā. No kurām Metator, viena būs. Mogre, tas bija Kapra un Obstetra. Jā, un kasete ar Sunambuļa. Jā, pareizi. Īsāk sakot, Ar bļā. šādas te balvas jūs saņemsiet, ja komentārā uzrakstīsiet Pareizi atbildi. pareizo atbildi. Un jautājums ir tāds. Viens no Monkey Pride festivāla draugiem ir festivāls, cits festivāls, jā, kuri viens otru informatīvi atbalsta. Saucās Chapada Fest. Un tepat ir logo. Cik es zinu, 2. Divi logo. Iespējams, jā, ka 2. Jā. Un jautājums pavisam vienkārši. Jums jāuzraksta komentārā, kurā valstī Chapada Fest notiek. Nu, pat pilsētu būtu labi pieminēt.
Pilsēta var mazu loterijā dabūt puspunktiņu klāt. Vai ne? Lielāko Jā. loterijas Bet izlozē. sāciet ar valstu, un tad mēs Jā. izlozēsim. Un raksti pareizo atbildi komentārā zem šī video, kurā valstī notiek Chapada Fest. Un laimēsi galveno balvu aproci. Disku un kaseti. Jā, uz festivālu Monkey Pride, uz mūsu brīnišķīgo trakmūzikas unikālo ārdīšanās Festivālu! Bet, ja nevinēsi konkursā, vienmēr vari biļetes nopirkt Kultūras namā Atmoda, Melno Cepurīšu galerijā, Droši vien. internetā. Internātos. Klik! Jā, uzkušķiņ tur. Un īpaši šogad uzstāsies Sutas Dampis. Dampis! Ar ceturtdienas vakarā būs ceturtdienas vakarā. Jā, Ceturtdienas vakarā, jā? paldies tev, Magija, ka tu atradi laiku atnākt uz mūsu pieredzīgo raidījumu. Tiekamies festivālā Monkey Pride. Jā, tiekās! Ēdam pa Beidzot! Man cīsiņš vieglā trāpījās. Ai, jop.